Tātad, ir kaut kādas lietas ar kaustu astotnieku, uz kurām jūs varat atskatīties šajā momentā, un varbūt jūs saprotat, ka kaut kas nav, ko jūs līdz galam vēlaties, ka jūs kaut kas neapmierina. Nu, tagad es plānoju, domāju, eju virzīties tālāk uz priekšu, bet šeit ir mērenības kārtas, un es gribētu teikt, nesteidzies. Pirms tu izdari pārsteidzīgus lēmumus un dodies tālāk projām, vai nu uz citu darbu, vai pārvākties, vai vienalga, kur tu esi sataisies iet, mierīgi un pacietīgi apsvērt tiešām visu un nesteigties. Es saprotu, jā, tev ir plāni lieli, tu gribi nākotnē tiekties tālāk uz saviem mērķiem, saviem sapņiem, varbūt tu redzi iespējas kaut kur tālāk ārpus esošās situācijas, vai tā būtu valsts vai cita pilsēta, bet it kā tu vēlētos doties kaut kur nevis uz mierīgāku vietu, bet it kā tu vēlētos doties un atrast balansu savā dzīvē, vai arī atrast pašam sevi, vai atrast kaut kādus hobijus vai lietas, kas tev patīk, vai tā kā tiešām virzieties uz priekšu, varbūt saistībā ar naudu, ar materiālajām lietām, bet es domāju, ka vairāk, lai iegūtu pašpārliecinātību par sevi, un ja varbūt šobrīd ir šaubas un bailes, kura virzienā doties, tad mēs varam lēnām... Šitā taču ir strēlnieku kārtas, jūsu kārtas, jā. Bet labi, tā ir kārtas apakša. Pašreizējais brīdis, tad mēs sēžam, skatāmies savām lietām, pilnībā sajiet kopā, sēžam šajā brīdī, skatāmies savu dzīvi, domājam, vai esmu pareizajās attiecībās, vai esmu pareizajā darbā, vai šis cilvēks man ir īstais, vai es saņemu to, ko esmu pelnījis. Tā kā sēžu, domāju, it kā man viss apmierina, it kā man neapmierina, reku, visums man dod iespējas, vai es viņus pieņemšu, vai tur man vispār gaida kaut kas labāks, tāda enerģija, kas liecina par to, ka it kā tu esi gana gaidījis labāku laiku, labākus apstākļus, labāku vietu, vai jebko, kas tavā dzīvē priekš tevis ir labāks, un šobrīd saproti, ka nav varbūt tas, ko tu gribi savā dzīvē, un varbūt tev trūks pašam gribas spēku, motivācijas rīkoties. Vai nu tu apzinies un tu nerīkojies, vai arī tu nerīkojies, jo tu neesi vēl apzinājies. Tavs izaicinājums, es jau mīlu šo lasījumu. Tavs izaicinājums ir taisnīguma kārts. Tavs izaicinājums ir pieņemt lēmumus savā dzīvē. Godīgi, pārliecināti, izsvērt visus plusus par un pret, un atkal balans, līdzsvars, jo es kaut kā gribu domāt, ka tu it kā ticies pēc saviem sapņiem, bet tajā pašā laikā tev kaut kas attur, vai tu tā kā nespēji līdz galam noticēt sev, bet tu gribi iet, bet kaut kas tevi attur. Un līdz ar to tavs izaicinājums ir būt godīgam un patiesam pret sevi, pret citiem, un tiešām saprast, ja kaut kas tevi šajā brīdī neapmierina, tad es būšu godīgs, būšu atklāts un pateikšu visiem iesaistošajiem cilvēkiem, lietām, vietām manā dzīvē, ka, klausies, man ir vajadzīga pārkārtošana, jā, man ir viss, man ir jāatsakās no kaut kādām lietām, jo ir vajadzīga kārtība. Atkal vajadzība ievies kārtību manā dzīvē, lai man nav tā, ka es kaut ko gribu, jā, bet nekas nenotiek. Es tagad beidzot uzņemšos rīcību, kustēties, iegūt motivāciju, virzīties tālāk, varbūt atrast savu saucienu. Ja?
pagātne, kas iespēdo nākotni, jo tevī mīt bailes, tevī mīt neticība, kaut ko uzglūna kaut kādas šaubas, patiesības meklējumi, jā. Varbūt kāds no jums tiešām ir mazliet apmaldījies, mazliet iestrēdzis. Nezinām, kur iet, nezinām, kā rīkoties. Tātad, tu gribi aiziet savu mieru ostu. Tev ir savi veida plāni nākotnē, dzīvē. Pašreizajā situācijā vai nu tev kāds, nevis pašreizajā situācija, bet pagātnē, kas attālinās, ir monētu sešiņa. Pašreizajā momentā, tāpēc, ka jums ir bailes, vai nu atstāt šo cilvēku vai šo situāciju, jo tu zini, ka viss balstās it kā uz tevi, un vai arī tieši otrādi, ka tu esi šajā situācijā, lai gūtu atbalstu, jo tu zini, ka tu pats nevari vai nu par sevi pastāvēt, vai pats nevari kaut ko izdarīt. Un tāpēc arī ir šīs šaubas, kā esam apmierināti šo situāciju, bet sapņojam kaut ko pavisam citu un nespējam uz tās pamata, teiksim tā, rīkoties. Un tāpēc izaicinājums arī ir būt godīgam un atklātam un pateikt šim cilvēkam taisnību, jo pašreizējā brīdī tu esi monētu karaliene. Tas nozīmē to, ka tu esi viss par komfortu, par atbalstu, par došanu, par labsirdību. Ja? Tu esi tendēts uz mērķi sasniegt šo materiālo labumu, tu gribi stabilitāti, tu gribi drošību, bet varbūt tu dari kaut ko tādu, kas ne līdz galam tev patīk. Tavas vēlēšanās ir monētu astotnieks, monētu astotnieks strādā melnu muti, viņš ir koncentrējies uz savu darbu, viņš neko citu tālāk neredz par to, kā viņš ir ielicis sevi darbā. Un tad tā vēlēšanās ir varbūt caur darbu aizbēgt no citiem, nestāties problēmām, labāk būt darbā, nekā mājās, nezinu, strādāt. Varbūt tu gribi pārvākties, mainīt darba vietu, mainīt dzīves vietu, bet tev ir bailes. Kaut kas tevi ierobežo. Arie faktori, zobenu karalis. Zobenu karalis noteikti skaidrs redzējums, vīzija. Zobenu karalis varētu būt arī cilvēks, kurš ir augsts, strikts, kuram ir vara, kuram ir teikšana. Varbūt šeit tiek uzstādīti kaut kādi noteikumi otram cilvēkam, kas viņu ierobežo, jo tāpēc ir bailes virzīties tālāk, jo bailes ir pazaudēt to, kas ir. Crazy, man sāk galva sāpēt. Kas šis ir? Jo ļoti tuvu nākotne, zobenu divnieks. Mums ir iekšējie pārdzīvojumi, iekšējās domstarpības. Mēs sēžam, nespējam izlemt, ko darīt. Mēs esam noslēgušies. Varbūt šis cilvēks... Šeit varētu būt enerģija starp diviem cilvēkiem, kuri nemāk atrast ceļu vienam pie otra.
es tev palīdzēšu, es tevi atbalstīšu, bet ir bailes atklāties vai izrādīt savas jūtas. Kāds varbūt komunicē, bet nespēja izrādīt savu šo mīlestību vai atbalstu. Un gala rezultāts – zižu dūzis, jā. Iedvesmota rīcība, vēlēšanās, enerģija, panākumi, sasniegt, darboties, iet, darīt, pastāvēt par sevi. Bet tas zobenu karalis ārējos faktoros, nu šeit varētu būt vai nu priekšnieks, vai nu tētis, vai draugs, attiecību partneris, kurš ir ļoti strikts, kuram ir sava kārtība, sava taisnība un kaut kāds bloks. Vai nu tev ir grūtības aiziet no šī cilvēka, viņš tevi kontrolē, varbūt šī kontrolēšana ir tā, kas tevi traucē, bet tu nespēj izteikt savu viedokli, jo tu esi jūties iesprostots. Jo šeit varētu būt arī vēl viens variants. Pagātnē. Tu ieguldīji savu laiku, savus resursus, bet tev ir bailes par to, ka viss attīstās lēnu, ka notikumi neiet varbūt savu gaitu. It kā tu esi kaut ko ieguldījis, ielicis no sevis, bet tu nesaņem atpakaļ. Līdz ar to tev ir bailes, ka tu pazaudēsi vai nu savu naudu, tieši tāpēc tu ļoti, ļoti daudz strādā, piepūlies un esi ar pilnu atdevi, kad tu jau vairs nerodi īsti prieku par to, ko tu dari. Kaut gan tev ir visa šī finansiālā stabilitāte, lai arī tev būtu visa labklājība, lai tev būtu drošība, tomēr iekšā kaut kur sevī tu maldies un nezini, vai tu dari īsto lietu, vai tas ir pareizais virziens. Un tev ir jārīkojās spēt pieņemt kāda izvēle. Pastīšos, ko nozīmē zobenu divnieks. Kas tas ir par konfliktu? Izdomāt, izsvērt visu, pieņemt labāku lēmumu. Jā. Kāds no malas varbūt var ietekmēt savu viedokli vai padot ideju. Autoritāte. Kāds cilvēks varbūt, uz kuru tu paļaujies? Laimes rats apgriezās. Karmiskas attiecības varbūt kādam. Kāds pārbaudījums? Tā, zobenu divnieks. Zobenu divnieks. Kāpēc šeit ir zobenu divnieks? Nu, tieši tā. Balansējam divas lietas vienlaicīgi. Jā, vai tas ir darbs, vai ir varbūt divi cilvēki, kuriem satiecies. Beigas kaut kam, jā. Tātad noteikti tu esi starp divām izvēlēm, starp diviem variantiem, kaut kāda nestabila situācija, kur tu nespēji pieņemt lēmumu, jā. Kaut gan tu ļoti labi apzinies, kas tev ir jādara, zobenu karaliene, viss ir skaidrs, tur nav par ko vienkārši runāt. Un kausa septītnieks, izvēles, ilūzija, sapņu pilis, jā, nu šeit noteikti ir cilvēks vai situācija, kura no tevis tikai izsūc. Nevis iedod, bet tikai izsūc. Tikai izsūc
un tu baidies pazaudēt. Tu baidies pazaudēt to, kur tu esi, kas tev ir šajā brīdī. Jo, ja tu pieņemsi šo lēmumu atteikties no šī cilvēka vai no šī darba, tev ir sapratne par to, ka tev būs vairāk jāstrādā, ka vairāk būs jāiegulda kaut kas. Vai... Bet halo, draugi mīļie, strēlnieki, ja jūs zināt, ka tas jums rada tikai postu, sāpes un bailes, jūs nevarat stāvēt un gaidīt, ka lietas atrisināsies. Ja tu skaidri labi apzinies, tev ir jārīkojās. Ar triumfu ratīm jādod pajūgam norīkojums. Viss mēs braucam, mēs atstājam šo situāciju. Viss. Kreisi. Sāpes, nožēla, jauns sākums, pašpārliecinātība par sevi, ideja, deksme, jauna mīlestība, svinēšana, prieks, atstāt veco dzīvi aiz muguras, panāku un labsajūta. Kārtas pašas pēc tevi saka, šai situācija ir jābeidzās, ja tu gribi savā dzīvē pavisam jaunas lietas. Jep. Izskatās crazy. Izskatās, ka te ir daudz ko darīt, jā. Intuīcija, noslēpumi. Varbūt kāds te nav atklāts līdz galam. Un tāpēc arī viss šis ir radies, jā. Reko arī monētu devītnieks. Vēlns pastāvēt par sevi spēks, sevis ierobežošana, sāpes, pasaule, pārmaiņas un kausa desnieks. Exactly. Tieši tāpat, kā es teicu. Jā. Pacietība un došanās uz priekšu. Paskaties, viņi ir aizvēruši, uzgriezuši muguru, jā, šai situācijai. Viņi apzinās, ka ir jāaiziet no situācijas, ir jāiet tālāk uz priekšu nākotnē, ka nevar palikt šajā situācijā, ja šeit tiešām nav nekā labāka. Jārīkojās, ja mēs gribam kaut ko savā dzīvē mainīt, tad ir jārīkojās. Nekas tāpat vien nenotiks. Strēlnieki, mīļiem, es ceru, ka es varēju kādam palīdzēt, kam šis bija noderīgi, jo lūdzu pēc stiprākās enerģijas, kādam man šī ziņa bija jānodod, ar kādu noteikti rezonējās. Tāpēc lūdzu, sargiet sevi, mīliet sevi, cieniet sevi. Un lai jums ir brīnišķīgs decembris, tur īkšķus, lai viss veicās, lai viss izdodās.